Labdien! Šodien nedaudz nesanāca ar jautājumu, kā gribējās, bet tas nemaina faktu, kad mēs šodien zīmējam. Šis video tiks ielikts YouTube, un brīvi, jebkurā brīdī varēsiet droši pazīmēt. Pirmkārt, es vēlos pateikt paldies tiem, kas mūsu 21 dienu izzīmē kopā ar mani. Mēs izzīmējam dažādus veidus, dažādas tēmas, dažādus sev nozīmīgus jautājumus, un kopā ieguvām 21 šādu te interesantu zīmējumu. Šie visi zīmējuma video, tā arī paliks YouTube jūsu brīvai lietošanai. Jebkurā brīdī, kad jūtat nepieciešamību, ka gribat pazīmēt kaut ko, droši varat ieslēgt kādu no šiem te video un pazīmēt priekš sevis kādā foršā brīdī. Un šodien mēs zīmēsim mūsu Ziemassvētku dāvanu. Mūsu burvju koku, un, protams, koks, kas vienmēr asociējas ar Ziemassvētkiem, ir egle. Nevelti egles mums ir tuvas latviešiem, jo, kā izrādās, pati pirmā Ziemassvētku egle arī tika uzstādīta Rīgā. Tāpēc arī šodien mēs zīmēsim egli, dāvanas, un, protams, līdz ar to mums būs šodien pirms Ziemassvētku maģija. Tātad, kā vienmēr, mums ir nepieciešama balta papīra lapa. Es šodien zīmēšu uz puses no A4 formāta. Tāpat tās melnas krāsas marķieris varbūt, gēla pilspalva, vai arī kāds zīmols. Un krāsošanai mums būs nepieciešams krāsainie zīmoli vai arī flomasteri. To arī droši ņemam un skatāmies, kas no materiāliem mums labāk šodien liksies, ko mēs vēlēsimies, ar kuru materiālu šodien labprātāk mēs vēlēsimies strādāt. Nu ko, ķeramies klāt mūsu zīmēm. Tātad es šodien zīmēšu ar marķieri, tumšas krāsas, lai darbiņš ietu ātrāk un es jūs te baigi neaizskavētu. Bet jūs varat zīmēt arī ar gēla pilspalvām un skatīties, cik laika jums tas viss kopā aizies. Un pirmais, ko mēs sākam darīt, mēs ienesam darbā neirografikas līnijas. Nesam mēs viņas no lejas uz augšu. Tas būs mūsu egles stumbrs. Šo te līniju daudzumu nosakat jūs paši skatāties. Varbūt kādam pietiks ar 2 līnijām, kāds gribēs vairāk līnijas. Es šodien plānoju kādas 5 ienes. Tātad tie, kas tikai tagad pieslēdzas, tad paskaidrošu, ka neiro līnija ir līnija, kas neatkārtojas nevienā tās punktā un ir tur, kur vismazāk mēs to vēlamies. Respektīvi, mēs sekojam mūsu rokai. Klausamies, kur mūsu roka vai. Man šeit ir palikusi brīva vieta, bišķītiņa. Var arī zīmēt no paša gala, bet es šodien atstāju šādi, man te būs cēlums tāds pamatīgs. Tā, lai nobeigtības sajūta iezīmē arī cēlumu. Nu ko, mums ir reku stumbra daļa, koka daļa un augšā mums ir virsotne. Protams, kas tā par Ziemassvētku egli, ja viņai virsotnē nav zvaigzne vai kāda cita figūra. Šodien arī piedāvāju jums iezīmēt zvaigzni, bet, protams, ja kāds grib iezīmēt kaut ko citu, kādu eņģeli, kādu, nezinu, prieka, balvodi, vēl kaut ko, to droši var izdarīt. Un, pat cik mums šodien ir Ziemassvētku tēma, tad parasti Ziemassvētkos zem eglītes ir kāds pārsteigums, ir dāvana. Tāpēc šodien arī piedāvāju jums iezīmēt mums dāvanu maisu. Varu droši izvēlēties, kurā pusē jūs vēlaties šo te maisu redzēt, labajā, kreisajā, un tad zīmējam šo te maisu. Zīmējam maisu ar dāvanām. Vienīgais neaizmirstam, ka dāvanu maiss noteikti būs mazāks nekā mūsu šī te egli. Protams, lielām dāvanām vajag liels maiss, bet mums šodien būs tāds samērīgs maisiņš. Un, protams, pat cik mums ir šodien maģisks vakars, tad šajā maisā mēs iezīmējam arī savas dāvanas. Šeit var iezīmēt dāvanas, ko jūs vēlaties sev. Dāvanas, varbūt, ko jūs gribat kādam savam mīļajam iezīmēt. Un dāvanu skaitu nosakat jūs paši. Skatieties, cik daudz dāvanu jums te salien un kādas jūs vēlaties. Pat cik šodien mēs darbojamies ar neirografiku,
Tad ir tāda fantastiska opcija, ka šīs te dāvanas mēs varam ierakstīt, kas tāds ir. Ja kāds zina kādu savu konkrētu dāvanu, tad, piemēram, nezinu, telefons, ceļojums vai vēl kaut kas, katru dāvanas nosaukumu mēs varam ielikt savā aplītī, savā šajā te formā. Droši varam rakstīt iekšā, jo neirografika to mums atļauj. Un nākamais, kad mums ir dāvana maiss, mums jau ir vieta, kur šim te kokam augt. Un nākamais, ko mēs darām, protams, iezīmējam egli. Un sākam mēs no augšas zīmēt mūsu egli. Šos te stāvus jūs varat pastīties paši, cik jums šodien gribās. Kādam pietiks ar kādiem 2, 3, man izskatās, ka būs nedaudz vairāk. Ir nedaudz vairāk, jā, 4 man sanāca. Ja viņa liekas kaut kur kādā vietā bišķi šķībāk, droši var nedaudz pielabot. Un turpinām zīmēt. Un, kad šis te viss ir izdarīts, mēs sākam apaļot mūsu darbiņu, mūsu neirolīnijas. Šodien neapaļosim pilnīgi visu darbu, bet apaļosim pāris lietas. Tātad sāksim apaļot tās līnijas, ko mēs sākumā ienesam, un paskaidrošu tiem, kas tikai šodien pieteikušies, pievienojušies mūsu video, tad saku, ka apaļojam tādā veidā, ka tajās vietās, piemēram, laikam būs labāk redzēt šeit, ir 4 asi stūrīši. Mūsu uzdevums šos 8 stūrīšus noapaļot. Kādā veidā? Mēs iezīmējam tādus kā pusaplīšus vērstus uz āru. Un sanāk tāds kā krusts, tāds kā rombs un aizkrāsojam. Šādā veidā mēs veidojam jaunas neironu saites, jaunus savienojumus. Un tādā veidā visus asos stūrīšus nopaļojam. Tas var aizņemt kādu laiku. Kad veicam apaļošanu, piemēram, kāda līnija ļoti tuva viena otrai, viņas droši var apvienot. Un, kad veicam apaļošanu, tad varam aizdomāties par šīm te dāvanām. Kādā veidā mēs viņas vēlamies saņemt? Ko mēs saņemsim, kad šīs te dāvana būs mūsu rokā? Kādas emocijas mūsos būs? Un skatīties, kā mūsu ķermenis reaģēs, kādas domas mums prātā, kādas emocijas. Un pie mūsu uzdevums šobrīd piepildīt šīs te neironu līnijas ar mūsu šīm te emocijām, lai šīs te mūsu dāvanas ātrāk pie mums atnāk, ierodas, un mēs zinām jau, mēs jau viņas jūtam, un mēs viņas jau piesaistam savai dzīvei, savai realitātei. Tātad apaļojam šobrīd visus asos stūrīšus. Esam nopaļojuši, tad arī nopaļojam mūsu dāvanu maisu. Tās vietiņas, kur šīs te dāvanas viena ar otru krustojas, nopaļojam. Tādējādi mēs šīs te dāvanas realizējam un ienesam savā neironu kontūrā, lai viņas nekur nepazūd, pat ja, piemēram, šajos Ziemassvētkos mēs viņas nesaņemsim, ja nu gadījumā, tad mēs saņemsim viņas tuvākajā laikā, jo mēs esam ienesuši viņas savā šajā te uztverē, un kā zināms,
ja mēs kaut ko vēlamies un ir stiprs nodoms, tad to mēs noteikti saņemsim agrāk vai vēlāk. Tāpēc arī šeit mēs šos te dāvaniņas nopuļojam vienu ar otru. Un pat cik mūsu egle ir šodien tāda diezgan asa, es teiktu, un korekta, tāda kā zīmējot ar lineālu bez maz vai, tad mēs varam arī droši noneiroglifēt šīs te līnijas. Tur nekas nebūs jāpaļo, mēs viņu vienkārši tādu neirografiskāku sataisīsim. Viņa nav tik tāda asa un tāda, kā lai saka, korekta. Tāpēc mēs nedaudz arī noneirografēsim šīs te līnijas. Šeit droši nekas nebūs pagaidām jāpaļo. Kad tas ir izdarīts, tad principā mums ir lielākā daļa darbiņa jau izdarīts. Mums ir eglīte, mums ir dāvanas, mums ir Ziemassvētku zvaigzne vai kāda varbūt putns vai vēl kaut kas virsū. Un nākamais, ko mēs darām, kas atšķir mūsu Ziemassvētku egli no jebkura cita gada laika eglēm, tad tās ir dekorācijas. Un šajā brīdī mēs ieslēdzam mūsu iekšējo mākslinieku. Respektīvi, mēs šo te eglīti izdēļojam. Kā mēs viņu dēļojam, paliek jūsu ziņā. Es, piemēram, ienesīšu šajā eglītē lampiņas. Man būs lampiņu virtene. Es caur visu eglīti. Tas būs gaismiņas, kas iedēļos mūsu šo te eglīti. Tātad pagaidām tā neizskatās ne pēc kādas virtenes, tāpēc es arī iezīmēšu lampiņas. Jūs arī skatāties, kā jūs vēlaties šo te egli dekorēt. Ja nav nekādas idejas, tad droši var paprasīt bērniem, viņi arī palīdzēs šo te eglīti izdekorēt. Protams, skatoties ar bērniem, tad arī bērniem var droši piedāvāt šo te eglīti izzīmēt. Jo kuram gan nepatīk zīmēt, ir sevišķi mazā vecumā, un kuram nepatīk saņemt dāvanas. Mums visiem Ziemassvētku laiks un jaunā gada laiks asociējas ar dāvanām un rūpēm vienam par otru, ar labiem darbiem un kopā būšanu. Tāpēc kāpēc gan nepavadīt šo te vakaru kopā ar maziem ķipariem. Tātad pagaidām lampiņas mums ir sazīmētas. Ja kāds grib kādu mantu iekatnēt eglītē, to droši var darīt. Bet principā, kas mums šodien ir, tad nākamā lieta mums ir jāizkrāso eglīti. Šo te krāsošanu jūs skatāties balstoties uz jūsu sajūtām. Protams, pat cik eglīte ir zaļa, tad mēs šodien lielākoties spēlēsimies ar zaļajiem toņiem, dažādiem toņiem. Eglītē mantiņas arī var krāsot pilnīgi dažādākajās krāsās, kas jums šodien prasās un kādas krāsas jūs vēlaties. Man šodien būs dzeltenais, rozā un es domāju, ka arī kāds sarkanais tonīts. Tāpēc tagad ļaujamies šai te krāsu maģijai. Lai mūsu šis te zīmējums atdzīvotos un kļūtu reālāks, tad tagad mēs arī aizkrāsojam mūsu šo te zīmējumu. Šajā brīdī mēs pavadam laiku ar sevi un savu iekšējo mākslinieku. Jo bieži vien, kad mūsu šis te iekšējais mākslinieks ikdienas steigā kaut kur sēž nostūrī un gaida šo te brīdi, kad saimnieks, kad es ļaušu sev nedaudz radoši pastrādāt un būt radoši. Tāpēc tagad visu, kas ir uz sirds, ko jūs vēlaties iezīmēt, droši varat ienest šajā te zīmējumā. Tagad mēs spēlējamies ar krāsiņām. Šajā brīdī ir atļauts pilnīgi viss.
Tad man ir viss izkrāsot. Protams, atceramies, ka mums ir arī jāizkrāso Ziemassvētku egle. Mums šoreiz būs oranža spilgti. Un izkrāsot arī kādā citā krāsā. Un tad krāsojam arī pašu egli un, protams, arī dāvanu maisu. Egli, kā jau teicu, spēlējamies ar zaļajiem toņiem. Ja kāds grib aizkrāsot stumbru, brūnu vai kādā citā krāsā, to droši var darīt, bet es visu krāsošu zaļā. Spēlēšos šodien ar zaļiem tonīšiem. Krāsiņas savā starpā var miksēt, var spēlēties ar viņām. Tas droši ir atļauts. Var taisīt ēniņas. Šobrīd, ko sirds vēlas, to klausamies un daram. Ļaujam vaļu šim te iekšējam māksliniekam. Ļaujam sev būt radošiem un baudam šo procesu. Nedaudz aizrāvos un aizkrāsoju arī maisu, bet viss ir labojams. Maisu arī neaizmirstam aizkrāsot. Katru dāvanu var savā krāsā, lai viņa tā foršāk sāk darboties. Arī te var izpausties, kā nu gribam.
droši varam spēlēties ar krāsņiem, arī miksēt dažādus zaļos toņus eglītē. Un sanāk diezgan tāda interesanta spēlējoša zīmējums. Jūs arī droši varat padalīties ar savām emocijām, ar savām domām. Priecāšos, ja uzrakstīsiet kādu komentāru zem video. Un priecāšos arī saņemt kādu atgriezenisko saiti par mūsu šo te maratonu. Man personīgi šajās 21 dienā ir parādījies daudz vairāk enerģijas, un es sapratusi arī to, ka, ja pirms tam es ļoti šaubījos, un man bija, kā lai saka, sarkana, pat ne lupata, bet bailes tik daudz video filmēt, tad šajā 21 dienā man likās, wow, cik forši, katru dienu tev ir stimuls, katru dienu tu ņem, un katru dienu tu ņem un dari, zīmējot kaut ko foršu un daloties ar to. Protams, ja es nebūtu nedaudz apslimusi, tad pēdējās dienas būtu pavisam foršāks. Bet, neskatoties uz to, es domāju, ka mums ir sanācis fantastiski zīmēni, kurus es neesmu redzējusi, bet es domāju, ka jums viņi arī kaut kur stāv un arī ir baigi forši. Jo es rezultātu jūtu. Es pat esmu palikusi enerģiskāka, man vairs nav tik lielas bailes runāt kameras priekšā. Es jūtu, ka pa šo laiku ir uzlabojusies pat ne mana dikcija, bet es teiktu runa. Un tas viss pateicoties šī izaicinājuma, tas, ka es izaicināju pirmām kārtām sevi un otrām kārtām arī jūs. Un nākamais, kad mums viss ir aizkrāsots, jūs droši ņemat, skatāties, cik ilga laika jums šim te visam darbiņam vajadzīgs. Nesteidzaties, bet es jau esmu visu aizkrāsojis, un nākamais, kas mums šodien vēl kas sagaida, mēs darbiņā ienesam lauka līnijas. Mēs ienesam papildus enerģiju no, kosmosa, dieva visuma. Tas būs mūsu tā kā foniņš. Šeit arī zīmēm nērā līnijas, cik nu kuram vajag, cik nu kurš grib. Zīmēju gan tagad ar pildspalvu, lai darbiņam būtu tāda kā dimensijas, gan būtu platākas līnijas, gan šaurākas līnijas, lai viss būtu forši un maģiski un tuvu realitātei, cik nu šeit realitāte var būt. Un te es iezīmēšu arī zemi, protams, lai tā eglīte nestāv kaut kur kosmosā, bet ir uz zemes un ir kā pamatiņš viņai. Un, protams, arī šeit, tajās vietās, kur līnijas krustojas, tajā vietā, kur līnijas krustojas, mēs ņemam un nopuļam. Es tagad to aši izdarīšu. Domāju, ka mēs šodien kopā pazīmēsim, bet kaut kā šis plāns nedaudz izgāzās, jo YouTubā, diemžēl, vai kaut kādas atļaujas, kas ir saulēcīgi jāsagatavo. Un es nedaudz nolažoju ar to. Un tāpēc toreiz ar ierakstinu, bet es ceru ar jums kādreiz arī dzīvē tikties online vai offline, lai mēs varam kopā pazīmēt un parunāt par un ap neirografiku, par dzīvi un visu pārējo. Tāpēc, ja tev interesē, kas no neirografikas saistīts, tad droši vari man rakstīt, kurā sociālajā tīklā es atbildēšu. Un tuvākās meistarklases un arī apmācības to arī var noskaidrot pie manis ar Facebook vai Instagramu un paskatīties. Pagaidām tuvākos izaicinājumus neesmu vēl domājis, bet man ir plānā šis kas interesants. Kas tas būs? Varbūt, ja sanāks, tad arī pēc kāda laiciņa uzzināsim un arī kopā šādā veidā pazīmēsim. Tas būs noteikti kaut kas tuvāk
pavasarim pēc kāda laicuma. Šobrīd ir jāpaiet laiciņam, lai mūsu šie te zīmējumi, kas mums šajā izaicinājumā ir radušies, lai viņi iesēžas mūsu dzīvē un sāk realizēties. Jo arī šeit visām mūsu iestrādēm, ko mēs esam veikuši, vajag nedaudz laiciņu. Protams, gan jau, ka būs kādas tēmas, kādi zīmējumi, kas uzreiz sākuši strādāt, bet pārsvarā vajag tomēr nedaudz pagaidīt un ļaut šiem te neironu jaunajām saitēm iekļauties mūsu dzīvē, mūsu realitātā pēc kāda laiciņa. Tas viss nenotiek pēc tā uz sitiena. Tāpēc nebīstaties, ja nu gadījumā kāds vēl skatās un saka, ka nē, nestrādā un galīgi garām, tad nebīstamies, tad pagaidām nedaudz. Jo visam savs laiks. Nedrīkst visu uzreiz gribēt un steigt. Man arī uz zemes, ko es sazīmēju nedaudz krustos līnijas, tad arī te nopaļosim. Droši var ieņemēt līniju kūlīšus, kad brīžam ir vairāk līniju kā viena, un tā veido kūlīšu. Tik tā visu nopaļojusi. Un, lai foniņš nepaliek balts, to arī ņemam un aizkrāsojam tātad zemi, kur mums atrodas mūsu eglītes, lai viņa nelido pa gaisu, mēs arī iekrāsojam. Tā jums ir redzams. Protams, tur varbūt uzsviņas sniedziņš, un viņa būs brūna, vai ne brūna, bet balta. Man šodien sagribējās brūnu zemi kā zemi. Bez sniedziņa tieši tā kā mums šobrīd ir. Un, protams, arī foniņu aizkrāsojam. Ar foniņu mēs varam ne visu aizkrāsot, bet šīs te līnijas nedaudz ienest viņam krāsu. Lai viņas nedaudz izcinās un dot mums enerģiju mūsu zīmēm. Te arī var droši spēlēties ar līnijām, kā viņas iet. Nav jābaidās no krāsām un līnijām. Un ja nu gadījumā kādam liekas, ka gribas vēl kādu līniju ienest zīmēm, tad, ja kurā brīdī droši to var darīt. Un eglītē arī, piemēram, šobrīd liekas, ka ar mantiņām viss ir ok, bet pēc kāda laika gribēsies papildināt, tad arī to droši, ja kurā brīdī var darīt. Nebaidamies no tā. Gribu vēl nedaudz paspēlēties un pielikšu arī violetu toni šajās līnijas. Un tad es spēlēju šis debes tāds maņas. Tad foniņš ir aizkrāsots, tad principā mūsu šīs dienas zīmējums ir pabeigts. Mēs esam šodien lieli maleči, mēs esam iezīmējuši savas dāvanas, ienesuši viņus savā neironu kontūrā, devuši viņam spēku, lai viņas pie mums ātrāk atnāk un ātrāk realizējas. No manas puses tas šodien ir arī viss ar zīmējumu.
Es esmu pateicīga jums par mūsu 21 dienu kopā, par mūsu zīmējumiem. Ļoti priecāšos, ja jūs padalīsieties ar mani, ar saviem zīmējumiem. Gan varbūt kāds padalīsies arī sociālajos tīklos, būšu ļoti pateicīga. Un priecāšos saņemt no jums atgādinājumus, ko saiti. Kā jums šis te izaicinājums patika, vai bija interesanti, kā trūka. Un tas man palīdzēs vairāk saprast, kāda veida izaicinājumi, kāda veida algoritmi jums patīkās. Pagaidām domāju, ka mums gan jau ir daudz košu darbu no šī te decembra mēneša palicis, pateicoties šim te izaicinājumam. Uzlūdzu jūs pie sevis uz sociālajiem tīkliem vai Facebook lapā, kur pārsvarā ir daudz informācijas, kā un kas man plānojas. Un tad jau tiekamies nākamajā gadā, lai priecīgi Ziemassvētki un laimīgs, piepildīts, interesants un notikumiem bagāts nākamais gads. Cerams, ka nākamajā gadā mēs zīmēsim vairāk un būsim noteikti aktīvi caur papīru un dažādiem zīmēm. Saku paldies, un tad jau tiekamies nākamajā gadā.